Mums jāturpina tālāk ar Agnēs Pumpuru, draugiem grupu personāla attīstības un pieredzes vadītāju, arī draugiem grupu mentoru kluba vadītāju. Un man jāpiesaka tavu prezentāciju, cik maksā labbūtība. Jā, tieši tā. Aiziet, turpinām tālāk. Sveiciens, es ceru, ka jūs neesat visi tagad tajā video. Tā kā pieglabājam viņu, bet es priecāšos, ja jūs paklausīsiet tajā, ko es stāstu. Jo varbūt, ja jūs pamanījāt, tajā dienas kārtībā esmu starp diviem uzņēmējiem. Un arī pirmajā prezentācijā dzirdējāt, ka viens no svarīgajiem punktiem, kas uzņēmējiem kā tādam ir viņa komanda un viņa darbinieki. Un tad es šodien jums gribu iedot runāt ar jums kā esošiem vai topošiem uzņēmējiem, kuri būs savu komandu un savu darbinieku vadītāji. Un tāpat es aicinu paskatīties arī no prizmas es kā darbinieks un padomāt par lietām, kas mani motivē un ar ko es varu strādāt. Bet vispār, jā, es esmu Agnese, strādāju draugiem grupu, manu amatu jau skaisti nosauca, bet tad, kad man prasa, kas ir tas, ko es daru savā darbiņā, tad es saku, es esmu atbildīga par to, lai mani kolēģi ir gudrāki, zinošāki un beigās laimīgāki. Man liekas, ka man ir diezgan awesome darbs, un es to izbaudu katru dienu. Bet es jau redzēju, ka jums šodien bija diskusijas arī par mākslīgo intelektu. Man liekas, kurš tad vēl labāk pateiks, kas ir labbūtība, ja ne mākslīgais intelekts. Un tad atbilde bija sekojoša, ka labbūtība darbā ir darbinieku fiziskās, mentālās un emocionālās veselības stāvoklis, ko ietekmē daudz un dažādi faktori. Bet tēma jau bija par to cenu, vai ne? Un tad mans jautājums, uz ko es mēģināšu šodien atbildēt, ir, vai labbūtība ir dārga? Jā. Ja labbūtība izpaužās, piemēram, saldumu stūrītī ofisā, batoniņos, pārsliņās no rīta, svaigos auglīšos uz galda, kafijas sīrupiņos pie kafijas, dažādās mērcītās ledusskapī, pusdienās ofisā. Es runāju par draugiem grupu, bet jā, tā ir dārga. Visticamāk atkarībā no uzņēmuma lieluma, sākot no dažiem simtiem līdz pat dažiem tūkstošiem eiro. Pīcu ballītes, man liekas, tāds ļoti populārs formāts, par ko bieži vien gan pasmējās, bet jā, pīcu ballītes arī ir dārgas. Tādēļ, lai varētu rēķināt, es jums teiktu, viena lielā pīca aptuveni 24 eiro, viena pīcu apēda aptuveni 2 cilvēki, un tad rēķinam atkarībā no uzņēmuma lieluma, cik izmaksās viena pīcu ballīte. Tā kā, jā, dārgi. Tagad ļoti populāri workationi. Te arī, piemēram, mēs ar vienu no uzņēmuma grupas uzņēmumu devāmies 2 dienu braucienā uz Lietuvu. 45 cilvēki, šis brauciens mums izmaksāja aptuveni 10 000. Man bail iedomāties, cik šis ceļojums izmaksā tiem, kas paņem veselu lidmašīnu un dodās uz daudz siltākām zemēm. Tā kā, jā, dārgi. Labbūtība var būt arī lieli un glauni pasākumi, kurus vada Renārs Zeltiņš, uzstājās citi zēni, ir dažādi fotogrāfi, AI fotokastes, ēdienas bārs, kurā varat dzert bezmaksas dzērienus, dažādas aktivitātes. Dārgi, mūsu ziemas balli aptuveni 70 000. Tā kā, jā, dārgi. Dārgi, ja mēs domājam par ārējo motivāciju. Ārējā motivācija ir kaut kas tāds, ko veicina ārējie faktori. Tādā ļoti vienkāršā formātā kaut kas tāds, ko es tev varu iedot. Es tev varu iedot bonus par labi padarītu darbu. Es tev varu teikt, ka, hei, mēs gada beigās sasniegtot rezultātu, brauksim workationā. Projektā iet grūti, uztaisam pīcu ballīti. Tev vispār ir grūti, kur C vitamīns pie kafijas, lai tu vari uztaisīt sev arī C vitamīnu dzērienu, vai ne? Tā kā tās ir tās ārējās lietas, ar kurām, jā, mēs varam dabūt kaut kādu motivācijas līmeni, bet, te laikam tas dealbreakers varētu būt tas, ka ārējā motivācija ir tāda diezgan īstermiņa padarīšana. Kaut kādu brīdi tevi motivēs brauciens uz kaut kurieni, vai tur tas C vitamīns, vai pārsliņas brokastīs, vai pīcu ballīte, bet visticamāk tas nebūs ilgtermiņā. Tā kā es pajautāšu vēlreiz, vai labbūtība ir dārga. Šoreiz gribētu teikt nē. Nav dārga, ja domājam par iekšējo motivāciju. Te es uzreiz pastāstīšu, kā atšķirās iekšējā no ārējās motivācijas. Tā ir rīcība, ko veicina personiska interese, prieks vai gandarījums. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas ir stāsts par tevi iekšēji. Tas nav stāsts par to, ko tev dod, bet kas ir tas, ko tu jūti. Un te es gribētu pastāstīt, varbūt ar tādu teoriju, bet ar tādiem praktiskiem piemēriem. Ir tāda pašnoteikšanās teorija, kur stāsta par to, ka cilvēka motivācija un labbūtība ir atkarība no 3 pamatvajadzībām. No kompetences, autonomijas un sauksim to par piederību, jo tāda rīktīgā tulkojuma latviešu valodā īstenībā patiesībā nav. Bet par to autonomiju. Ko nozīmē autonomija? Autonomija nozīmē to,
ka jums gan dzīvē, gan patiesībā darbā, jo tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir spēja pašiem pieņemt lēmumus. Jums ir pašiem iespēja kontrolēt, kā es strādāšu, kur es strādāšu, protams, izpildot rezultātu un to, ko jums prasa darba devējs, bet tajā pašā laikā dodot diezgan brīvas iespējas veikt savus darba pienākumus. Tas ir, piemēram, stāsts par hibrīdu darbu tajā brīdī, kad tu redzi, ka tas tev ir vajadzīgs. Arī tā ir kaut kāda mēra brīvība. Un šeit patiesībā darba devējs var ļoti daudz ko iedot šajā aspektā. Tas ir ne mikromanagementam. Zinat, kas ir mikromanagements? Zinat noteikti, vai ne? Esat kāds to piedzīvojis? Neviens? Paciem roku, ja kāds ir. Mikromanagements. Jā. Tas ir tad, kad piemēram, tavs vadītājs uzmana katru tavu soli, pārbauda katru tavu izdarīto vai neizdarīto darbiņu. Diezgan kaitinoši varētu būt, vai ne? Un iedomājieties, cik ātri tas nogalina tavu motivāciju strādāt un darīt. Un tev var solīt 1000 bonusos, un varbūt gadu tu to izturēsi. Bet ilgtermiņā tas būs baigi sāpīgi gan tev, gan uzņēmumam, jo šis darbinieks visticamāk dosies projām meklēt kādu vietu, kur tā nav. Kompetence. Tas ir stāsts par spēju augt, spēju attīstīties, redzēt iespējas, redzēt kaut kādu nākotni šajā organizācijā, jo bieži vien mēs kā dabīgi, kā normāli cilvēki vēlamies sasniegt kaut ko bišķiņu vairāk. Pat pieņemsim pārdevēju Smiltenes topā, visticamāk grib būt labākā pārdevēja Smiltenes topā. Viņai grib, lai klienti viņu novērtē, un arī vadītājs viņai pasaka, tu esi labākā. Un tas ir baigi svarīgi, tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs palīdzam mūsu darbiniekiem ar šo kompetences uzlabojam, tā viņu zināšanas, baigā jauda. Un jā, arī šeit mēs varam diskutēt par to, ka tas varbūt ir dārgi, jo tādas galvenas apmācības pie biznesa treneriem noteikti maksā dārgi. Tie ir vairāk tūkstoši par vienu dienu. Bet tajā brīdī, kad mēs paskatāmies apkārt un saprotam, cik patiesībā daudz iespēju ir bez maksas, kur mums bija stāsts par podcastu. Un es ticu, ka tas ir kaut kas tāds, kur arī katrs no mums var iemācīties kaut kādas jaunas atziņas un jaunas lietas. Tas ir stāsts, piemēram, par pieaugušo tālāku izglītību. Tas ir stāsts par dažādiem Eiropas projektiem, kur tu vari maksāt salīdzinoši mazas naudiņas vai vispār nemaksāt necik. Un tās iespējas ir, viņas tikai ir jāmeklē. Un tajā brīdī, kad tu dod savam darbiniekam iespēju redzēt šīs iespējas, pats piedāvā viņas, un pats svarīgākais dod viņam laiku izmantot šīs iespējas, tā arī ir baigā jauda. Un otrs arī šajā jautājumā ir tas stāsts par savstarpējo sadarbību. Jo, piemēram, jums ir mārketings, kurš taisa fantastiskus, piemēram, vizuāļus un forši stāst par ikvienu mūsu produktu īpašību, un mums ir finansists, kurš taisa fantastiskus Exceļus, tajā brīdī, kad viņus saliek kopā un saka, hei, padalieties ar savām zināšanām, iespējams, mēs iegūstam daudz labākas mārketinga atskaites un daudz pārskatāmākus rezultātus. Un finansista gadījumā iespējams mēs iegūstam user-friendly atskaites un vizuālus, datu vizualizāciju tā, lai katram sāk šis interesanti šie dati, vai ne? Un tā kā kompetence ir kaut kas tāds, kas ir nebeidzama izaugsme, ko var veicināt ļoti daudz dažādos veidos, un tas patiesībā lielākoties nemaksā naudu. Un trešais ir saistība vai piederība, angliski relatedness, un es jau minēju pirms tam, ka dažādos avotos jūs redzēsiet dažādas tulkojumus šim vārdam, es palikšu pie tā piederības jautājuma. Jo piederība ir kaut kas tāds, kas patiesībā veicina darbinieku lojalitāti. Lojalitāte ir kaut kas tāds, kas jums ļoti daudz nes naudiņu. Jo tajā brīdī, kad lojalitātes nav, darbinieki nejūtas forši un labi, viņu produktivitāte sarūk, viņu efektivitāte sarūk, viņu piederības sajūta ir maza, viņi jebkurā brīdī ir gatavi doties projām. Un katrs, kurš reiz ir mēģinājis pieņemt jaunu darbinieku, zina, ka noturēt esošo labu darbinieku ir daudz lētāk kā pieņemt jaunu darbinieku. Tā kā patiesībā jebkura labotības tēma beigās rezultēs arī finansēs. Un tie, kas varbūt nav vēl darba devēji, bet ir darba ņēmēji, es aicinu arī jūs padomāt par šīm trīs prizmām, kas tad ir patiesībā tas, kas katru no mums motivē, un vai, piemēram, tajā vietā, kurā mēs esam, vai tas kaut kādā veidā mūs nelauž bišķiņ, jo jā, mēs varam doties pēc dārgām, glaunām lietām un gribēt doties workationos, un tas viss ir nenormāli forši. Bet man gribētos teikt, ka šo visu var salīdzināt ar tādu tā kā kūku. Iedomājieties, mums ir garšīga, piemēram, man mīļākā šokolādes kūka. Mums ir garšīga šokolādes kūka, kur pat par sevi ir fantastiska. Viņai ir foršas kārtas, tātad mēs esam padomājuši par ko uzņēmuma perspektīvā. Mēs esam padomājuši par vidi, kas nav toksiska.
Mēs esam padomājuši par vidi, kurā mēs dodam kolēģiem atgriezenisko saiti, tādā veidā patiesībā arī veicinot viņu izaugsmi. Mēs esam padomājuši par to, lai darbinieki te jūtās labi, lai viņi jūtas salīdzinoši brīvi, pieņemt savus lēmumus, lai viņiem ir sajūta, ka viņi ir savā īstajā vietā un viņiem mūžīgi mūžos gribas palikt. Gan jau viņi nepaliks, bet lai ir tā sajūta, ka viņi gribas palikt. Un tas viss ir rītīgi forši un tā ir tā pamatkūka. Un tajā brīdī, kad mēs esam sakārtojuši, mēs esam uzcepuši to pamatkūku, tikai tajā brīdī mēs liekam garnīru pa virsmu. Tikai tajā brīdī mēs liekam saldos ķiršīšus, šokolādītes, krēmiņus un visu pārējo, jo pats par sevi tas ir tāds, jā. Bet tajā brīdī, kad mēs to uzliekam uz tās krūtās labās šokolādes kūkas, viņa, protams, paliek skaistāka. Protams, ka viņu grib ēst pat tie, kas varbūt negribētu ēst šokolādes kūku un tā tālāk. Varbūt tāds ļoti vienkāršs piemērs, bet man liekas, tā kā ļoti labi paskaidro, ka tajā brīdī, kad mēs liekam šos ķirsīšus un šokolādītes, tajā brīdī labūtība kļūst dārga. Bet ļoti forši jau ir arī darīt tās visas foršās lietas un arī to garnīru uzlikt pa virsu. Tā kā es gribētu teikt, ka nē, labūtība nav dārga, ja domājam par iekšējo motivāciju. Es aicinu jums arī savā nākotnē, strādājot ar darbiniekiem, strādājot ar saviem kolēģiem, esot, piemēram, vadītājiem, pat ja ne uzņēmuma vadītājiem, vienkārši vadītājiem savā uzņēmumā, domāt par šiem punktiem, padomāt, kā cept to kūku ar pēc iespējas labākām un garšīgām sastāvdaļām. Un tikai tad, kad esam izdarījuši to pamatu, kas ir tas foršais garnīrs, ko mēs varam uzlikt pa virsu. Tā kā man jautājums, gan jau beigās jums, cik tad tērēsim tai labūtībai? Paldies! Paldies, Agnese! Zini kā, zinot to, cik daudz draugiem grupu ir darījuši, vai ne, un to, cik vēl darīs, man gribētos teikt, ka tie cilvēki, kas iziet cauri draugiem grupu uzņēmumiem šīs grupas, vai ne, jūs iegūsiet to draugiem grupu efektu. Jo, kā jau tu pat teici, darbinieki maina darba vietas kaut kur ir bijis forši, kur ir bijis labi, ja to var aiznest tālāk un ar saviem vārdiem izskaidrot jaunajiem darba devējiem vai ar savu rīcību parādīt to, ka hei, mēs rūpējamies par darbinieku un tāpēc mēs iztērējam 10K braucienā uz Lietuvu un mēs zinām, ka mēs nopelnīsim 100, jo mēs aizbraucām uz turieni. Tas ir ļoti forši un prieks par draugiem grupu un Palkaunieku kungu un visiem pārējiem, kas iesaistīti, lai jūs būtu tādi, kādi jūs esat. No tevis arī mēs dzirdēsim mazliet vairāk vēl pēc maza mirklīša, sarunā, vai viegli būt jaunajiem uzņēmējiem. Paldies vēlreiz tev, Agnes!